Sveiki! Šeit atkal Raperi. Mēs jums šodien stāstīsim par cilvēku skaņu izdošanu. Поэтому вот такая сильная боль в сердце. Bet tagad mēs uzskaidrosim atbildes uz pirmo jautājumu. Cilvēka balss veidošanā iesaistās vairākas anatomiskās struktūras, kā piemēram balss saites. Galvenais skaņas avots, kas vibrē gaisam plūstot caur balss spraugumu. Balsene tur balss saites un regulē to saspringumu un stāvokli. Diafragma un starprindu muskuļi nodrošina izelpas gaisa plūsmu, kas nepieciešams skaņas veidošanai. Mēle, lūpas, zobi, mīkstās un cietās augstslējas artikulē skaņas un veido izrunu. Deguna un mutes zobums, kā arī rīklas telpa, rezonē ar skaņu un piešķirtam tempu. Tagad mēs atbildēsim uz otro jautājumu. Smēķēšana izraisa balsiņas kairinājumu un hroniski iekaisumu padarot balsi aizslukušu. Alkohola un kofeīna lietošana izžāvē balss saites un samazina to elastību. Nepietiekama šķīdruma uzņemšana izraisa balss saišu sausumu, kas pasliktina skaņas veidošanos. Balss pārslogošana, skaļa runāšana, kliekšana, dziedāšana bez atbilstošas tehnikas var izraisīt mikrotraumas un balss mezgliņus. Skābes refluks var kairināt balseni un izraisīt aizsmukumu. Atbildes uz trešo jautājumu. Balss mezgliņi, polipi vai čūlas veidojas uz balss saitēm patstāvīgas ārslodzes dēļ. Hronisks aizsmukums vai balss sudums rodas ilgstošas saišu saspringzinājuma dēļ. Balss nogurums rodas, ja muskuļi nespēj uzturēt pareizu balss mehānismu darbību. Laringoskopija ļauj vizuāli novērtēt balss saišu stāvokli. Stroboskopija detalizētāk analizē balss saišu vibrāciju un kustības. Atbilde uz ceturto jautājumu. Balss rezonātori ir dobumi, kas pastiprina un maina skaņas tembru. Krūškurvju rezonators padara balsi dziļāku un pilnskanīgāku. Rīklas rezonators ietekmē skaņas rezonanci un skanīgumu. Mutes dobuma rezonators regulē skaņas skaidrību un artikulāciju. Dobuma rezonators piešķir balsī degunājumu vai skaidrību atkarībā no tā atvērtības. Balss tipus iedala pēc diapazona un frekvences. Sievietēm soprāns, mezosoprāns, alts, vīriešiem tenors, baritons un bass. Šeit herci. Bet bērniem balss frekvence ir augstāka, vidēji 250 līdz 400 herci. Bērniem vidējās runas frekvence ir 300 herci, sievietēm 200 herci un vīriešiem 120 herci. Šodien skolā pusdienās bija griķi. Es zinu, ka Evelīna runā apmēram 200 līdz 300 hercu diapazonā. Raperi šādas kafetērijas rīcības nesuporto. Un redzam, ka Nils runā apmēram 100 līdz 150 hercu diapazonā. Atšķirība ir tāda, ka viens ir zilajā lauciņā, un otrs ir tajā sarkanajā. Tagad es runāju un ir sarkanajā. Es esmu sieviete. Labdien! Tātad tagad mēs testējam manu balsi un kāda viņa ir diapazona. Es nezinu, ko es pašlaik saku, bet es kaut ko saku, lai mēs zinātu, kādā diapazonā mana balss ir. Tātad tagad mēs varētu apsēsties, lai uzzinātu, kā mums mainās balss, kamēr mēs sēžam, atšķirībā no tā, kamēr mēs stāvam. Un ja mums šitas tests ir beidzies, mēs varam vienkārši aiziet pagulēt un izbaudīt dzīvi, kamēr mēs guļam skolā, neejot uz stundām. Un jā, liels paldies! Kā redzams, man ļoti patīk kaķi. Un vasaras laiks ir mans mīļākais. Es vienkārši sapņoju par vasaru, nevis skolas laiku. Es īpaši mīlu ābeles un lasīt ābolus tajā. Man arī patīk ēst ābolmaizes. Tā ir mana mīļākā maize.
Поэтому Kad Evelīna gāja un apsēdās, viņai baigi nemainījās tie herci, bet kad viņa apgulās, tad viņai pazeminājās tie herci. Tas nozīmē to, ka sievietes vienkārši ir izturīgākas nekā vīrieši. Nē, tā nav. Sievietes neesmu izturīgākas par vīriešiem. Ir gan. Turpretī Nils, viņš gāja, viņam bija citi cipari, viņš apsēdās, viņam bija zemāka cipari, viņš apgulās, viņam bija vēl zemāka cipari, bet tas video beidzās mēriem. Tagad mēs nomērīsim, kā mainās balss, ja tu stāvi taisi, un ja tu stāvi taisni paralēli grīdai, ja plankā. Manas intereses ir fizika, ķīmija, bioloģija un medicīna. Tas, kāpēc mēs piedalāmies šajā konkursā. Un tagad, mācoties visas šīs lietas, mēs uzzināsim, kā mūsu balss mainās atšķirībā no mūsu ķermeņa stāvokļiem. Tagad mēs, protams, pārbaudīsim Evelīnu. Lai pārbaudītu no sieviešu perspektīvu, man arī lika stāvēt plankā. Esmu cilvēks, kas cienīja sportu, tāpēc šīs man prasa ļoti daudz mocības. Kā jūs redzat, abiem dzimumiem balss tembrs samazinājās stāvā plankā. Līdz ar to, ja jūs gribat kļūt nopietnāki, vairāk stāvēt plankā. Tagad mēs mērīsim, kas notiek pirms un pēc krekera apēšanas, kā mainās balss. Pēc sekundes jūs redzēsiet, kā es ēdu krekeru. Поэтому бывает такая сильная боль в сердце, что он... Kā arī jūs redzēsiet, kā es sagrumēju šies 3 krekerīšus. Man nepadoljās. Visu labi. Ātrāk. How long is this going to take? Krekeri bija ļoti sausi, pēc ļoti grūti sagrumot. Bet bija labi tāpatās. Tātad, es tikko norītos krekerus beidzot. Ļoti sausi ir, man ūdeni vajag. Šodien esmu dzēris ūdeni. Un es neieteiktu krekerus aiz citiem cilvēkiem, kuri taisa šitās testus. Pēc šī visa mēs varam secināt tikai to, ka, lai arī ko jūs darītu, kustētos, ēstu, certu, mainīt savu dzīvesveidu, jebko, jebkas, var mainīt jūs balss tembru. Tas arī viss. Tikamies nākamajā sērijā.